Nu, kā redzam, atsakot tā, pirmais laika atskaita. Kas mums tur ir? Mums ir 1:31 naktī, 10. septembris. 10. septembris. Kā negirim dirsā. Neko redzēt nevar. Laikam tas nepāries. Nu, v общем, kādam dirsā. Tumšs melns. Nekas neredzams. Brauksim šodien uz Ungāriju. 12. rīt ir izkraušanās. Šodien iekrausimies Lembergā. Līdz Lembergam no Nürnbergas braukt. Kaut kādas 25 minūtes. Nav tālu. Var sakot, brauksim un 2 uzkraušanās. Tur. 2 uzkraušanās Lembergā. Un tiešā piegāde. Nu, tā mēs arī brauksim pamazām. Šodien visu dienu biju pa mājām. 9. datums. Visu dienu biju pa mājām. Tāpēc, kā sakot, ir jāpavergo. Ir jāpavergo agri no rīta. Vai agri naktī. Agri naktī. 10. datumā. Tā, pirmais starts šitam krokodilam. Un brauksim. Tā, uztaicam pa nulēm. Šobrīd mums ir 167,362 nobraukums. Ir 35. Pizdets kāds tumšs viss. Migla. Ārā ne tikai tumšs, bet arī migla pamatīga. Mēs jau atbraucām uz... Liec kaut kas kurpē spiež. Atbraucām uz uzņēmumu. Nu ko, mēs esam uz vietas. Lūdītās iekrāsimies, laikam 3 gabali kaut kādi būs jākrauj. Sūda neredz. Viņš ir atšķirādzējies. Tā, nu mēs te dabūsim tur. Ujak. Un еще один хомяк. Через 400 метров поверните направо. В общем, man braukt kopā man braukt 825 kilometri. Tagad ir 2:46 naktī. Sakot, mums sanāk 8 stundas un 34 minūtes. Nu, klāt liekam stundu. Mums ir līdz 12 jāizkraujas. Nu, pēc navigācijas rāda 11:20. Es būšu jau tajā te, kā viņi tur. Horvāti, tās mazās valstiņas, kā es viņas jaucu. Ungārija laikam sanāk, ja? Ungārija, paskatīsimies. Ieliet degvielu, kaut gan pusbāka ir, bet vēlāk kaut kur šosejas meklēt, kur tur var uz degvielu
Valds viņa zina. Būsim atpakaļ, ja lidosim pišķīt. Tā te apmēram. Tā, mums adrese ir rekuši tādu, tad kas tas ir vispār par adresi? Jo, Haidī, jāpēc jaunas telefonus, tas iPhones vispār vienīgi filmē. Ungārija tā ir, ja, mums latviešu valodā liekam. Labi, stundu liekam klāt, tad mēs apmēram 12:21 apmēram būsim. Cik mums tur ir vispār? Labi. Dīzelis 4. Lūdzu, uzpildiet. Nu, davai uzpildīsim. Ja jau tā. Ja jau tā, tad mēs varam uzpildīt. Galvenais nesajaukt. Cik mums maksā litrs? Rekur eiro 61 naktī. Nu, eiro 62 sanāk mums ir. Tā, mums vajag īstenībā vinetu Ungārijā. Vineta Ungārija mums ir 2 vietas. Es jas pats saglabāju. Направляйтесь на север. Kur 520 km līdz Vinetai. Mums caur kuriem mēs brauksim vispār? Mēs brauksim caur Austriju. Mums Austrijai vajag arī laikam Vinetu. Cik mums Austrijai vajag vai nevajag Vineta bļaha muha? Un tā liks arī Austrijai jāvajag Vineta pizdzec vienkārši tam Vinetām. Mums Vineta beidzās Austrijai 7.09. 7. septembrī. Mums jau ir 10. septembris. Tak što vajag nevis Ungāriju, bet no sākuma Austriju. Nu, līdz Austrijas Vinetai mums braukt 227 kilometri. Поверните направо. 2,5 stundas. Apmēram ap 5 kapeikām būsim Austrijā. Paņemsim Vinetu un tad tālāk uz Ungāriju. Iebrauksim, nopirksim Vinetu Austrijas, mēs esam atbraukuši. Es esmu ievadījis 24 km vēl braukt. Sanāk, man ir vairākas lokācijas, kur es pērku to Vinetu. Vienkārši citās vietās nepieņem degvielas kartes vienkārši. Tur tā lieta. Problēma ir tajā, ka, problēma nav tajā, ka nopirkt to Vinetu pa naudu. Pa naudu viņas ir visur, gandrīz vai man tā liekas visur. Nu, reti, kur viņas nav. Bet problēma ir tajā, ka nepieņem tās degvielas kartes. Šeit es ceru pieņems viņu. Iesim skatīties. Ļaut šite vēl degvielu pērk, arī cilvēki, es skatos. Nu jā, kādu mašīnu. Parasti šeit degviela pa 2-3 eiro maksā litrā. Cik mums te viņu maksā tā degviela? Dīzelis 2 eiro. 2 eiro dīzelis. Benzīns 2,20, 2,14. Tālūk, jā. Ārpus pils pie apakšā, pilsētā pašā
eiro 60 pats dārgākais, nu eiro 55, eiro 59, nu apmēram tā, līdz eiro 61, cik es apmēram zinu, plus minus. Plēšai veco nost. Liksim jaunu virsmu. Uz Austriju 10 dienas maksā 12 eiro. Ungārijā tur vajag speciālu vinetu D2. Atsakot D2 vinetu, un viņa uz 10 dienām, teiksim 10 dienas bija, viņa maksā 39 eiro. 39 eiro maksāja. Labi, braucam. Bļāviens, kas man te ieslēdās. Var sakot, braucam tagad uz Ungārijas pusi, uz Ungārijas nolikto te. Viņa tur netālu no Ungārijas. Nu ko, mēs esam atbraukuši pēc vinetas. Atbraukši. Vēl mums braukt 300 km, bet no sākuma mēs aiziesim, paņemsim vinetu, tā lai navigācija nebļaustās. Mēs nopirksim vinetu. Ja vispār viņa šeit ir ar tām problēmām, ar tām vinetēm, ar tām kartēm vairāk problēmas nekā ar vinetu, protams. Citreiz nepieņem tās kartes. Nopirku. Reku šitādu. Tūlītās es parādīšu, kā viņi izskatās. 39 eirīši maksā. Nu, es jau teicu 39 eirīši. 10 dienas. Galvenais nesajaukt D2. Prasīt viņa vajag. D2. Šim Ungārijā mums sanāk. Rekur šitādas mums izdod čekur. Nē. Matrika. E-matrika. Mans numurs. Galvenais dokumentus vienmēr jāiedod dokumenti, lai viņi uzraksta kāda valsts, reģistrācijas numurs un viss šitas te. Tas ir obligāti, tāpēc kā Austrijā sanāk mums ir rekur šitāda vineta iet līmējas virsū. Ungārijā vienkārši čeks dodas. Nu, citreiz čeks un citreiz papīru. Labi, tas papīrs nav tik svarīgs. Galvenais, lai tas jau sistēmā tiek reģistrēts. Bet bez tā, teiksim, nu tā, sots atnāks un es nezinu, kā varbūt citiem. Varbūt pohujā viss ir, ja, kā sakot, alga 100 eiro mēnesī un attiecīgi, nu, viņi apmaksā visas tās vinetas. Ka šoferi kaut ko nezina vai arī vienkārši paņem atskaitu no šofera, bet nu, pie mums ir tā, ka obligāti ir jāpērk, citādi tas viss iet uz mana rēķina. Un pats šoferis maksā visu. Es Austrijā esmu bišķīt nevis sajaucis, bet apšiem man bija Austrijā tā, ka es nepaskatījos, ka man ir beidzies termiņš. Man sanāca 2 dienas. 2 dienas, ka es braucu bez vinetas. Nu kā 2 dienas? Vienu dienu, ka es uz turieni aizbraucu, laikam bija diezgan vakars. Vai kā, vai tālu bija jābrauc Austrijā, var sakot. Viņi fiksēja, un nākošajā dienā es izgulējos, nu, pēc naktī nebraucu atpakaļ. Izkrāvos, izgulējos, un nākošajā dienā braucu atpakaļ. Viņi otrais nofiksēja mani, ka 2 dienas bez vinetes vizinājos apkārt. Cik tur vienā diena 200 eiro bija, man tā liekas. 2 dienas, 400 eiro sots. Nu, Latvijā 500 eiro sots, ja nav vinetes. Man bračkata brauc ar manu busu, bļē. Atsakot, bez vinetes. Nu, tā. Vēl tas kadrs. Var sakot, šeit cik ir, es pat īsti nezinu, cik šeit ir sanāk, bet, nu, es domāju, lēti jau arī nav. Vopšim, labi, brauksim. Jā, mums vēl braukt 3 stundas. 299 km, 12.18 būsim. Kur es šitādas fiksēju to, tāpēc, ka daudz, kur esi braucis, lai nesajūg, lai viss galvā nestāv.
Kur Austrija, Slovākija, Čehija, Austrija, Slovākija, Austrija, Ungārija, Austrija, Čehija, Austrija, Ungārija. Nu, un attiecīgi tālāk iet, jā, īpaši tas viss ir aizpilnītas. Un pilna. Te vēl lapiņas bija, kur jau vecās lapiņas, kuras esmu jau bijis. Nu, Čehija, Slovākija, nu pārsvarā tās ir valstis, kur ir obligāti vajadzīgas šitās vinetas. Es fiksēju tā uzreiz, ka mani kaut kur sūta, es brauc kaut kur skaties. Rekur, man jau beidzās, rekur beidzās, rekur nebeidzās. Nekas nav, teiksim, tur jādomā, vai es nezinu. Paskatījies, un viss notiek, viss redzams. Labi, braucam. Pizdiec apstādināja policija, bļēc.